Rēzeknis novada ziņas. Turpinājām jūs Latgulis radījis klausētoju īpazīstinot ar Rēzeknis novada dīnam itu ītveros planavotajiem pasaukumiem. Sasdien 9. jūlijā Rēzeknis novadā tiks svinēta zvejnīku dīna. Daudzos novada pogostos itamā dīnā planavotas makšķeriešanas sacensības i tematiskos izstādis. Savukārt centrālais itos dīnas pasaukums zvejnīku dīnas sporta svātki visas dīnas garumā jau sokot no 6 reita notiks Nagļos. I šodien pie mums gastēja Jons Macāns, atbildīgais cilvēks par zvejnīku dīnas sporta svātku sekmeigu norisi. Sveicinoti, Macāna kungs! Labdien! Zvejnīku dīna. Vai tas nav jūcīgi, ka itādi svātki tiek atzīmēti pie mūsim Rēzeknis novadā, kas ir tik toļi no jūras? Jā, itādi jautājumu ļoti daudzi atbrauc mūsim cīmeņu arī uzdot. Bet tad, kad mēs drusku pastostu par viesturi, izrādīs, ka mēs esam vienīgais zvejnīku cīms Latvijā, kas ir pie Lubona ezera, tas ir Rīdenes cīms. Vienīgais orpus jūras cīmat zvejnīku. Bet nesam mēs vienīgi zvejnīki, arī Nagļu zivsaimniecība ir paša lielākā visā Latvijā. Tātad mūsu pogosts sait, ka ir viss zvejnīku pogosts. Tā pareizāk. Jo mēs ir 70% aizņem pūri meži ievadiņi, ja mums tādas kā lauksaimniecisko zemes nav. Viss ir saistīts ar zveju tomēr. Dīķim un ievadiņiem. I par to zveju runājot, cik gadus Nagļu pogostā jau reikojat zvejnīku dīnas sporta svātkus? Itīku mēs īsākam mūsu ģimeni sākam, tā jau palīdz visi. I šogad jau arī ir piesaistīts novads, paldisim, sponsorei palīdz. Līdz šam mēs paši cīnājamies, ja meklējam to naudeņu. I nevaram žāloties, godīgi sakot, ja moki meklēt, kaut kas tev vienmēr īdot. To naudu sporta svātkiem. Ar ko mēs esam tādi interesanti, ka mums ir notiek jau 16. gadu zvejnīka svātki, un ni par ko nav jomaksoja. Visas medaļas, balvas, diplomi, mūzika, baļļa ir viss parvērti. Bērni visas pīpušamos, kādreiz pilsētinis ir bijušas par zirgiem, kas nenotiek pie visam, un ni par ko nav jomaksoja. Kā radās ideja par zvejnīku dīnam? Tādi kā svātki arī agrāk notika, vairāk kā baļļas, Nagļu zivsaimniecībā. Un tad mēs te drusku pabraukām pa sacensībām, visur, kur pa Latviju braukuļiem. Apsvērāmies, kā tīkoši, kur notiek. I tad, kad aizskar kaut kur drusku Latgaļā, kad praktiski Latgaļā, ka it kā neko nenotiek, kā saka, sokas ir dusmes ņemt, pierādēt, ka pie mums ir labāku, ja mēs esam to pierādījuši, speciāli esam pasaukuši tos cilvēkus, kas ir, it kā tu pat kritiku izteikuši, par Latgaļu. I tad beigās, kad pabeigši, saka, mēs tā nevaram. Tā kā mūsu līmenis, godīgi sakot, nezagrib līlētīs, mēs esam, stipri tājiem priekšā, tiem kritiķiem, kur ogrāk izsacā, tā skeptiski par Latgaļu. Cik tolis apkārtnis sabrauc gosti? Sabrauc no visas Latvijas, tolāk ir Ventspils, Līpoja, Rēga. Mums ir tāda tradīcija ar cēsu novadu. Praktiski sabrauc kaut kur, varot 100 pieliktas priekš atpakaļ, 600-700 cilvēku sabrauc uz zvejnīku svātkiem obligāti. Pastāstiet lūdzu par sporta veidiem zvejnīku dīnos. Mēs notiek arī tādi interesanti sporta veidi, piemēram, niršana tolumā. Es domāju, ka tādas sacensības ir vienīgos Latvijā, kur notiek katru jūdins niri jau pavada 2 jūdins lēdījā, un tie ir liela atbildība, bet mums ir tādi puiki forši, kas ir arī to nozadarbojas, speciāli uzdevumu vienības, tos ir tādas ļoti pieprasītas sacensības, tieši niršana tolumā. Un kādas sportiskos aktivitātes būs itamā gadā, proti 9. jūlijā? Soksies jau kaut kur ap 6 reitā, ogrāk mums ar citu notiek 2 dienas, daži 3 dienas, sago pīkdien, sokam, vakarā sāsdien, i svātdien reita beidzam, baļļi izskaitot. Tagad jau palīkam vecāki arī nav tāds fiziskīs, un tā sokam drusku uz 2 dienām. Reitā sokās mums tradicionāli makšķerēšana ap 6, pie Nagļas leužam parasti. I tad sokās laivošana, visādokas atrakcijas iz jūdiņa. I tad tās uz sporta lauka mums ir tā, ka Nagļarā tādi, stipri volejbolā. Mums ir saprāt baigi daudz volejbola komandu. Akcents tiek likts tīši uz volejbolu. Pagošu gadu var pazalīļāties, bet 32 komandas volejbolā. Bet, es ceru, ka jau šogad varbūt arī būs starptautiski. Cerams, ka sabrauks arī Baltkrievi, arī lietuvieši. Tā kā jāatbrauks uz novadīnam, ja soksies tīši ar Nagļiem, tur padalīties, ka jau palikuši ir starptautiski tādi zvejnīku svātki. Bez volejbola makšķeriešanas, kas vēl paredzēts? Bērniem ir visādokas atrakcijas ir paredzētas. Noteikti būs tie piepušamā pilsēti, gan zobaka mešana, pagošu gadu bija adēšana, volejbols, šautriņas. Šogad būs spinningošana, bet tie būs tāda sporta veids, bet kā atrakcija būs, jaucādiem. Būs vēl spēka vingrinojumi. Mums piedalās pat rūku laušanā ir Latvijas čempions vairāk kārties atbrauc. Sporta veidu ļoti daudz.
ir ko izvēlēties. Varbūt vajadzētu tādu vairāk sporta veidu, nesportiskoku, ja, kur varētu visi pīzdalēties, bet kurš kā ir izgojis, tā kā vairāk uz sportu mēs aizgostī, sportiskokiem sporta veidiem. Pa dīnu būs arī koncerti, uzastosies gan vietēji mūsu mākslinieki, par cīmiņu atbrauc. Tā kā ir jau tagad arī padomāts, ka tiem, kuri negrib sportot, arī notiek koncerti, kur var atīt, apsaskatāties. Notiek ādanošana, var droši braukt, tipat iergok, es domāju, nīc, purum tev nadzēstī, un vairāk cilvēku to labāk visiem. Un sarunas noslēgumā man atliek tikai novēlēt, lai jūsim saulaina zvejnīga dīna. Ir paldies par sarunu! Paldies! Katrai izgosim, mēs jau nevaram žāloties, pagojuši gadu laikam par daudz koras bija, vēl nevienu godu tā riktīgi arī nav lēs. Visi tī 16 godi, vienu reizi laikam uzmurgo lēteņš ar visu laiku, mēs jau tādas saulainas dīnas. Paldies, Macāna kungs, par sarunu! Savukārt 12. jūlis ir sporta dīna, kas pilnībā tiks veltīta dažādam sportiskam aktivitātam. Rēzeknis novada dzeivotoju i pašvaldības darbinieku sporta svētki notiks Maltā. Sacensības paredzētas futbolā, strītbolā, volejbolā, striča vilkšanā i citos disciplīnos. Komandas 6 līdz 8 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jābūt sīvītam, jopīsaka līdz 30. jūņam, dasacēma sūtot iz ēpastu igors.derjagins@saskarsme.lv. Savukārt visi tī, kuriem pateik azarts veselīgs dzīvesveids, itamā dīnā aicinoti dasadalītīs skrējīnī no Rāznes ezera līdz pat Mokuņkolna virsūtnē. Mudrokajam skriejējam i skriejējai būs jāsadala naudas pūds 50 latu vērtībā. Speciālas balvas būs arī atraktīvākajiem dalībniekiem. Reģistrācijas skrīni notiks pirmā starta 12. jūlī no 11. reitā līdz 11.30. Bet starts Lipušķu cīmā pie Mokuņkolna skolas tiks dots 12. Aptuvenais distances garums ir 3,56 km. Visi Latgulis radījis klausētoji mēļi aicinoti iz zvejnīgdīnas sporta svātkim Nagļos, kas notiks 9. jūlī, kā arī aicinoti jimt aktīvu dalību sporta dīnā 12. jūlī Maltā. Seikoku informāciju par īto i citu Rēzeknis novada dīnu pasaukumu norisi, dasacējuma formas sporta svātkim, kā arī sacensēbu nolikumus meklējot celtislapā www.rezeknisnovads.lv. Tos bija Rēzeknis novada ziņas.